Čau visiem! Šodien izdomāju uzfilmēt video, kāpēc es tieši esmu šeit un kāpēc es izvēlējos Atomī. Visu laiku runāts par un ap produktiem un rādīts un stāstīts un rakstīts, bet nav nekādas informācijas par to, kāpēc tieši šie Atomi un neviens cits tīkla mārketingā veikals vai iespējas. Tātad Atomī man uzrunāja principā ar savu brīvību. Bija piedāvātas daudz citas kompānijas, bija iespēja būt arī citā kompānijā, bet man atturēja obligātās lietas. Obligātie pirkumi, ikmēnešā kaut kādas starta pakas un tā tālāk. Atomī tādas iespējas nav. Vai tās ir iespējas, vai tie ir mīnusi, domājiet paši. Es esmu cilvēks vispār pēc dzīves, esmu un mīlu brīvību un būt neatkarīga. Neatkarīga no darba devēja, neatkarīga ne no kā, un būt tikai sev un savai ģimenei. Un Atomī dod to iespēju būt sev saimnieks, priekšnieks, darīt tikai tad, kad gribi un cik gribi. Un tev ir brīvība, ir finansiālā brīvība, tev ir vairāk laika ar ģimeni, tiek apbraukātas dažādas vietas, apskatītas dažādas pilsētas un valstis. Un tāpat laikā es esmu gan ar vīru, gan ar bērniem, jo arī vīrs ļoti labi iesaistās man un palīdz šajā visā. Un šeit ir iespēja vēl veidot biznesu. Un līdz ar to arī mani bērni uz visiem izbraukumiem tiek man līdzi. Un viņiem ir tā iespēja būt arī un baudīt to brīvību. Jo arī mani bērni nemācās klātienē parastajā skolā. Viņas mācās tālmācības skolā. Un viņas plāno savu laiku. Ko arī es uzskatu, ka viņas ir tieši pareizajā virzienā un viņas nākotnē arī izaugs neatkarīgas un baudīs brīvību un būs pašas savas saimnieces. Un viņas kontrolēs un lems, kad viņām ko darīt un cik darīt. Un vai tas nav fantastiski? Es esmu pateicīga Dievam, kad tā ir sanācis. Un tieši pateicoties, protams, tajā laikā, kad Covid sākās, Covid deva ļoti daudz mīnusus, tāpat laikā viņš deva arī plusus, runājot par to pašu Atomī, jo, ja nebūtu Covid, es nebūtu šeit, visdrīzākais, jo Covid laikā arī bērni tika ieslēgti mājās, un es biju skolotājs visiem mācību priekšmetiem. Un tajā laikā es padomāju, ka kam ir vajadzīgi miljonus skolotāju skolā, ja viena mamma var tikt galā. Un tā man pienāca tā brīdis, kad viņas jau kuro gadu jau mācās man tālmācības skolā, un principā atpakaļ neprasās. Viņas izplāno, viņas visu izdara, viņas visu paspēja laikā, un principā, kas interesantākais ir, viņām jau ir pēdējie pārbaudas darbi. Šodien vai rīt jau ir iesnieguši visus noslēdzošos darbus, un viņas jau sāks baudīt vasaras brīvlaiku. Tā ir ļoti fantastiska lieta arī, Un man nav jābūt mammai uz visiem, man nav jābūt skolotāji uz visiem mācību priekšmetiem, jo viņas ir saziņā ar skolotāju, viņām ir konsultācijas, un tā, principā sāku es par sevi, un kāpēc man uzrunāja Atomī, bet aizgāju līdz ģimenei, jo Atomī ir kompānija ar ģimenes vērtībām. Un tā ir tā fantastiskā iespēja ikvienam būt šeit un tiešām uzņemties atbildību par savu dzīvi un par saviem nākotnes soļiem. Tā kā es esmu laimīga, esmu izvēlējusies tieši šo vietu, tieši Atomī. Un Atomī arī ir ļoti patīkami cilvēki, ar kuriem var ne tikai veidot biznesu kopā,
ļoti labi arī sadraudzēties, atrast kopīgu valodu un kopīgas intereses. Un vai tā nav vēl viena fantastiska lieta, ko mēs paši dzīvē iegūstam. Jo ikdienā mēs dzīvojot kaut kādā vienā pilsētā, es nedomāju, ka mums varētu būt paziņu loks pa visu, teiksim tā, pasauli. Tā kā, paldies par uzmanību un tiekamies kādā citā reizītē.